Velns izmēģināja tik daudz taktikas gadiem. Viņš sūtīja savus pakalpiņus. Viņš pat lietoja tavu ģimeni un draugus, lai strādātu pret tevi, bet nekas no tā neveicās. Viņi nebija spējīgi tevi nonest lejā, un tu neaizgriezi muguru Dievam. Tava ticība ir bezgala stiprāka, kā tā bija dažus gadus iepriekš. Velnam vairs nav vieta tavā dzīvē, viņš ir padevies par tevi. Viņš zina, ka nav vērts nākt un tevi censties nogāzt zemē. Tas mērķis izgāzās, un tas nekad nebija veiksmīgs. Viņš nekad nebija spējīgs tevi saplosīt un atraut no Dieva. Tu kļuvi par pierādījumu Dievam. Priekš tik daudziem. Daudzi skatījās uz tevi. Tu viņus iedvesmoji, pat svešiniekus. Tu liec cilvēkiem noticēt pašiem sev, un velns ir dusmīgs, jo tu cilvēkus ved pie Dieva. Tie kļūst ticīgi. Daudzi tagad zina, ka Dievs ir īsts un kā ar lielu ticību visas lietas iespējamas. Viņi redzēja to, ka Dievs ir darījis lielas lietas tavā dzīvē, un viņi ir pārsteigti. Ne tikai pārsteigti ar Dievu, bet pārsteigti par tavu izturību, nesatricinātību, ar to, ka tu nekad nepadevies. Tu devi tik daudz cilvēkiem cerību. Daudzi dzenas pēc saviem sapņiem dēļ tevis. Tu iedvesmo tik daudzus, ne visi tev to teiks. Viņi pieņem, ka tu to jau zini. Pieņem, ka citi tev jau teica. Tev ir arī labi, ka cilvēki tev nesaka, jo tu to nedari, lai būtu atpazīstama. Tu to dari, lai izpatiktu Dievam. Kad kāds tevi slavē, tu labo tos un saki, ka visa slava ir Dievam.